Iedzeram šotu. Jā. Sievietes, jā? Sievietes, dievietes, vīrieši vēl. Tālūk. Nu tad, lai tās sarunas Slīd. Priekā. Hey girl, hey! Jūs esat visi laipni aicināti uz mūsu jauno Drēbes un Bēbes epizodi. Mūsu šodienas viešņa ir mūsu pašmāju TV šovu zvaigzne, seksīga dīva un seja Only Wins Casino Doloresa. Man ir prieks, ka tu šodien esi. Man arī prieks šeit būt. Iemesls, kāpēc es gribēju tieši tevi pasaukt, pirmkārt, tu esi pilnīgi noteikti Instagram bērī. Mums Latvijā, man liekas, uz pirkstiem var saskaitīt, cik mums tādas ir. Tu esi pilnīgi noteikti viena no tām. Protams, arī, ja mēs runājam par realitātes šoviem, tu esi viena no tām, kas ir visatpazīstamākā. Es neteiktu atpazīstamākā. Tur būtu mūsu swag. True. Es domāju, ka pat Liena Vikmana un Marcelino ir slavenākas. Vēl aizvien, kad iznāk šādi šoviņi visiem treļos Twitterī, kas tādā vispār ir. Nopietni? Jā, kaut kāda tā slavenība, kas tā pa slavenība, kas dzērā. Nē, man liekas, ka cilvēki haipo par tevi. Nu, protams, tu esi labajā pusē, tad, jo es esmu dziļi ierikusies hate komentāros. Jā, man ļoti patīk klausīt tos hate komentārus. Es ierakstu savu vārdu Twitterī vai trudos un tāds, hateri. Esmu tikko saskārusies ar savu pirmo epizodi ar Vojtko. Es esmu ļoti daudz hate, bet tieši homofobisku heitu saņēmusi. Par sevi es vēl pagaidām esmu saņēmusi un ceru, ka nesaņemšu. Par TV šoviem mēs noteikti šodien parunāsim, bet bišķīt vēlāk. Man liekas, ka tu esi ļoti atpazīstama un man liekas, tu jau esi bijusi citās intervijās un par tevi jau, ja grib, var daudz ko uzzināt internetos. Tāpēc es mēģināšu kaut kādas tēmas arī atkārtot, ka varbūt viņas ir jau pamainījušās, kaut kas jauns, bet arī pajautāšu kaut kādas lietas, kas, man liekas, vēl nav izrunātas ar tevi un par tevi. Kad uzrakst tavu vārdu uz vārdu un sanāk tāda rindiņa. Jā. Vecums, dating un tad ting. ChatGPT paprasīt, kas ir Doloresa un viņš sarakst skaists gars teikumiņas par Tu vēl nav visu zinu, ka es to iecels nāku. Ka iecavā mācījusies, Bauskā dzimusi. Bet sāksim tātad ar bērnību. Es gribu uzzināt, kāda tad bija Doloresa, kad bija jauna. Vispār, kāds tu biji kā bērns? Es, man liekas, biju tāda kautrīga ļoti. Jā, bērndienās ļoti kautrīga, tāda šājas fokus. Es nepiedalījos nekādas pulciņos. Un par ko es arī bišķiņ heitoju savu māti, un tā, ka viņi man nespieda un iet uz kaut kādiem sporta pulciņiem, vai kurš gāja tikai floristikā skolas, sākums skolas, bet pamatskolas laikā. Man ir floristikas diploms. What? Es biju teicamniece, es vienmēr biju skolā top 3-niekā, vidējās atzīmēs visur liecībās. Jā, I was smart back then. Manuprāt, tu esi ambicioza. Tu esi izskatīga, un tu, man liekas, you have a lot in front of you. Man liekas, es pat nezinu, vai tu Latvijā gribi palikt, un vai Latvija ir tas, ko tu gribi vispār iekarot. You will be the, you will run Latvija. I hope so. I hope you do. Jā, bet tikai iedomājies aizbraukt citu valstu, un tur neesmu nekas. But this is exciting in a way. Yeah. Are you excited? I am excited. Es braukšu uz Grieķiju 1. aprīlī uz 7 mēnešiem. Tas būs kāds uzēt aizbēgšu to Latvijas. Bet, es nezinu, Latvija ir, man liekas, man nākotne, man vieta. Man jāpieskat Latviju. Jāpieskata Latviju, nedrīkst pamest. Mēs te pazudīsim bez Doloresas. Tieši tā. Ok, tad tu biji shy, tas ir tāds bišķīt shocker. Es teiktu, ka tu esi full of confidence. Es tev tiešām teiktu, ka tu sev prezentē ļoti pilnu ar pārliecību. Man likās, ka tas tā kā no bērnības tev nāk līdzi. Nē, vispār nē. Es gāju korī, es ģību korī, kad stāvēju no anxiety. Vienreiz kādā kora mēģinājumā vienkārši no prožektoriem vēl stage fear, apmēmos. Jā,
I was so fucking anxious. Un arī šobrīd nav tāds, ka Dievs, es esmu tik atvērta. Es nevaru uzfilmēt TikTok, kad mājās kāds ir. Es taisu ēšanas TikTok. Ja man mamma blakus istabā, I can't do it. Ja man dzīvo biedrs blakus istabā, un tāds... Es vienkārši taisīšu kluso TikTok, neteikšu vārdu. Un tas man nošokēja, es tā kā nekad nepateiktu. Man liekas, tā kā no tevis šaujas ārā tā pārliecība, un tā kā citi var iespaidoties no tavas pārliecības, bet izrādās, ka tomēr... I'm just fake. You're just fake! Fake ass bitch. Bet nē, tā kā es vienkārši cenšos. Es esmu oversharer, es sāku šo ko stāstīt, runāt. Tas makes no sense what I'm saying, bet es vienkārši negribu klusumu, es gribu kaut ko vāvļot. Un, I'm just coping with my anxiety. Es vienkārši izliekos, ka es neesmu šādi. Bet tu domā, ka tas ir laika pāries, ja tu turpinās to darīt, vai tas vienkārši forever būs ar tevi? Man liekas, tas būs ar mani. Es esmu uz antidepresantiem sēdējusi 4 gadus un ieslēgusies sevi, un tad citas medikamentus izrakstu, lai es esmu vairāk runātīgāk. Medikamenti nepalīdz. I'm still gonna be shy. Bet tas vienkārši palīdz alkohols. Es domāju, ka daudziem noteikti tas būs šokers, jo tas man ir šokers, ka tu tomēr cīnies ar anxiety, ka tev ir florista diploms un ka tu esi bijis izcilniece. Did you know about this? Well, you heard it here first. Hell yeah. Kas notika pusauģu gados? Vai tu vēl joprojām biji Iecevā, vai tu jau lēnām pārvācies uz Rīgu? Nē, es nepārvācos uz Rīgu, uz Rīgu pārvācos 18 gados. 14 gados, kad sākās, nezinu, kaut kāda tusiņa ar klases biedriem, tad es pirmo reizi pamēģināju šņaucamo tabaku, un viss klases biedrs pieķēra, un man bija mājas sarunas līdz 18 gadiem. Oh my God! Jā, es nevarēju iet tusēt līdz 18 gadiem, un tad uzreiz kā palika 18. Protams, es gāju tur pie klases biedriem, bet man bija jābūt mājās 10 vakarā, kamēr visi tur tusējās, vai manis nekad nepalika neviens draugs. Pirmo reizi, kad paliku pie draudzenes, tā bija tā reize, kad pieķēra viss, kas lieto šņaucamo tabaku. Un tāpēc es nekad nepaliku pie neviena drauga. Mamma neusticējās, negribēja laist ārā. I get it. Man mazais brālis, viņš var iet jebkur, kur grib, bet meitas nedrīkstēja iet ārā. Bet tu esi vecākā meita? Es esmu vidējais vidējais bērns. Middle child. Interesting, jo es esmu vecākais bērns, un man arī bija tā, ka man nedrīkstēja, man vajadzēja būt mājās 10, bet Dad didn't stop me from drinking, bet bija tā, ka pēdējās 5 minūtes tu vienkārši sprintē mājās. Tāpēc tu gribi paspēt gan būt laicīgi mājās, lai tu nedabū no vecākiem, plus arī tu gribēji ietusēt. Bet man arī bija strikti, man nedrīkstēja, man liekas, kad man palika 18, un es vēl pie vecākiem dzīvoju, man drīkstēja līdz 11 būt ārā. Bet tev neliekas, ka ja tev ir tādas robežas no vecākiem, ka tevi tā strikti vēro, ka pēc tam, kad tev ir tie 18 un tu tiec brīvs, ka tu tā kā wild and out. Tieši tā. Es reiz kā palika 18, pabeidzu skolu, sāku studēt, pārņēmu Rīgu. Pārņēmu Rīgu un Rīgas ielas pārņēmu. Ja man būtu tādi atvērtāki vecāki, teica, tāds fine. Viņš garāžā, kas uz alīdz trieciņu un augu. Bet jā, mamma ļoti strikta un galvā iesēdies tas skats, kā es ienāku mājās ar 2 minūšu nokavēšanos un viņa virtuvē sēž pretī un ieslēdz gaisu un tā kā filmāts. Bet kā vispār tagad? Jo tev vecāki noteikti zina un redz un seko līdzi tev kā šovu zvaigznei un kāda Dolores ir tagad notorious for being a party girl. Kādas viņiem ir tagad attiecības ar to? Man mamma visu laiku saka, jābeidz dzert. Viņa ir anti-alkoholu. Viņa nedzēra laikam kāds 15 gadus, un tad atsāka. Viņiem bija tāds noteikums, ka nomirs viņas tāda, tad viņa sāk dzert. Un, jā, tagad viņa ik pa laikam iedzer, bet tāpat viņai atkal tāds sobriety momentiņš. Viņai liekas, ka viņa ir vislabākā, labāk par visiem. Tikai tāpēc, ka viņa nedzer. Un tāds, jā, tas arī the most annoying right now. Please drink. Es netieku atbalstu man vecāku dzeršanā, tusēšanā, party girl lietā. Esmu tuvojas 30, protams, ka viņai gribētos, lai es mazliet iečuloju. Bet, man cita arī. Es negribu dzemdēt bērnus tagad šajā pasaulē. Šajā pasaulē, in this economy, it's scary. It's a war out there.
tad mēs bišķi pieskārāmies pusaudžu Doloresai. Un tad mēs tuvojamies klāt, kad tu pārvācies uz Rīgu un kāda bija tā sajūta, kā vispār tu iefiltrējies tādā repa komunē. Kā es kļuvu par grupi? You said a dumb girl. I would say repere, jo mēs par to arī šodien parunāsim, kur pazuda tava repa karjera? Kā pazuda? Parunāsim pēc tam. Es sāku studēt koledžā, es studēju mēdīju producēšanu. Tad es iepazinu savu labāko draudzeni, vienu no labākajām draudzenēm, ar kuru es vēl aizvien esmu labākās draudzenes. Un visu šo laiku viņa gāja skolā tur ar Stepu, ar visiem tiem pārējiem. Tā bija viņas draugu grupiņa. Jā, tad mēs sākām kaut ko satusēt, bet tieši kā man palika 18, bija vēl citas storijas, kā es iepazinu pirms Singapūras satīru. Tas bija, kad mēs aizbraucām uz Just koncertiņu. Un man ļoti patīk Singapūras satīra pirmais miksējums. Tas ir iemesls, kāpēc es funny girl. Un jā, es aizbraucu koncertus, vienkārši bļāvu, fist me Nokia! Es vienmēr koncertos bļāvu sūdzes. Being loud gets you somewhere. Man tas rakstīja, lai es nāks backstage. Un tad mēs tur sākām draudzēties, sākās apturīši. Meitenes vienkārši raksta puišiem, vai arī bļaujiet fist me. Jā. Jā, tas ir tik random. Jā, kopš tā laika mēs sākām draudzēties ar viņiem, un tad arī tieši tajā pašā laikā es sāku studēt un sadraudzējos ar New Wave visiem cilvēkiem. Un tā es kļuvu laika gaitā pa grupi. Vai grupa ir tiešām tas vārds? Man liekas, tu esi vienkārši, es nosaucu tevi par socialite, sabiedrības dāma. Sabiedrības dāma, sabiedrības krējums. Sabiedrības krējums. Nu jā, protams, bet komentāros tāpat būs grupi. And we don't care about them. Mēs pieņemam tikai pozitīvus komentārus, negatīvus paturat sev. Es arī tāpat kā skatu persona, es skatījos to interviju, un es arī skatīju, un viņa to pašu pateica, ka pēkšņi tu redzi kaut kur mēdījos, ne mēdījos, bet internetos. Tu redzi, ir tāda Doloresa. Un es arī tikko pārvācos uz Rīgu, man bija 18, un es skatos, ir tāda beiba, un tā kā man draugi zina par viņu, un tā kā visi viņai sekoja, bet es tā kā neesmu tevi vēl satikusi. Bet viņa ir latvieta, un viņa ir tusētāja, un tu gribi zināt, kas viņa tāda ir un ko viņa dara. Tu noteikti apzinies, ka tu esi atpazīstama. Varbūt tu vēl kautrējies no tā vārda slavenība, bet Latvijā, mūsu mazajā Latvijā, tu noteikti esi slavena. Bet vai tev bija vispār tāds mērķis palikt slavenai? Jā, man bija tāds mērķis, jā. Es arī bērnībā, mēs vienmēr ar māsu un māsītes, mēs filmējām YouTube, mums bija fake-ass YouTube kanāliņš, TV Ons, tā kā mums uzsauc Ons, TV Ons, un mēs tur filmējām tādas tā kā dokumentālas filmas, piedūrēm videoklipus. Man ļoti patīk montēt, agrāk šajā vecajā Windows montētājā sēdēja dienām pie lielā kompja un montēt. Tas bija arī iekšā jau sen. Jā, studējot, varbūt es mazliet pierimās, vidusskolas laika arī es tā kā baigi necentos, es nepostoju, bet Instagramā jau kopš 2013. gada kaut kā es esmu, kaut kā tie sekotāji man bija vienmēr. Agrāk es arī blogoju, man blogu postā bija blogs, es biju lifestyle, fashion, tas bija tā kā maza meitenīte, biju lifestyle, fashion blogera. Es tā kā vienmēr esmu to darījusi, vienmär postojusi savu dzīvi. Un tagad es ieju tajā blogā, kuras sarakstījos, un tāds vienkārši Nike kaut kāds rozāk, kad ir new shoes. Un tajā blogs tā bija ļoti daudz sekotāji arī. Es kaut kā es vienkārši mācēju tos sekotājus, rakstīju angliski, un tad no tā man nāca uz Instagram sekotāji. Un es visu laiku kaut kāds esterika man tur mainījās, un kaut kas man tur bija. Un kad Instagrams palika popping, man jau bija auditorija. Kamēr Iecavā es dzīvoju, viens man nezināja Rīgā, bet man jau bija, es nezinu, tur trūkstots vairāk sekotājs tajā laikā, tas bija daudz. Bet jā, es jau biju populāri, kad braucu uz Rīgu, un jā, vienkārši cilvēks redz, ka ir sekotāji, un tas jāpēc korīt, you looks good. Un kaut kā tā sakrājās viss. Tev ir palikuši tie video no taviem Nike unboxing un fashion videos? Nē, blogā tie nebija blogi. Blogus es rakstīju, es ļoti daudz un rakstīju angliski.
jā, man padevās, tas bija tā kā international blodziņš, bet YouTube'ā man ir vlogi no ceļojumiem palikuši. Cik pa laikam tur kaut ko ieliku, man ir tik daudz footage no visām valstīm, bet es nekad neseditoju. Es domāju, ka vispār nav jākaunās no tā, ka tā kā, man patīk, ka tu atzinies un saki, jā, es gribēju būt famous. Same here. Tā kā es no bērnības, tā kā man bija, es jau kaut kur minēju arī to, ka, man liekas, ar Lauru, kad mēs runājām, man no bērnības bija tāds sajūta, ka vienmēr kamera kaut kur ir šeit, un tā kā I was working with the camera, jau tā kā no bērnības jau imaginary kamera bija izdomājusi. Same, bet kad actual kamera man blakus. Bet tad mēs abas kautrējamies. Kas tas pēc horoskopa? Es esmu cancer, vēzis. Tu arī vēzis? Nē, kas tu esi? Svari. Tu vispār sako līdz tam visam un vispār moon sign, tas viss. Jā. Sakoju. Man ļoti patīk izzināt sevi, jo es pat esmu tāda bišķiņ autistika. Ja es nevaru pati uztaisīt viedokli par sevi, man patīk, ka kāds priekšā uzraksta, kolstārs uzraksta man priekšā, kāds esmu. But that's real. Man arī ir ļoti līdzīgi tāpat kā tev. Varbūt tas nav tik labi atklāties tam internetā, bet man ir ļoti svarīgi, ko cilvēki domā. Vairāk mani tuvākie cilvēki, un tad es savu viedokli par sevi esmu izveidojis bieži vien no tā, ko cilvēki man tuvākie ir izveidojuši par mani. Jā. Bet es laikam nesakoju tik daudz tieši moon sign rising, tad visu, ko es zinu, ka man ir ļoti daudz vēžu. I guess esmu vienkārši sensitive girl. Jā, kad pasaka vēzis, man ir tāds, bet tas ir puišiem. Puiši vēži ir the worst. Par meitenēm es nezinu, es zinu, ka puiši vēži ir the worst. Un tad es zinu, ka Libras is the best. No, I fuck with vēža meitenes. Libra, man labākā draudzene arī ir Svarī. Un Skorpioni. Fuck with those. Do you? I fuck everyone. Jā, Skorpioni spēcīgi. Spēcīgi. Bet ir daudz draugu tādi, jā, bet tuvākie noteikti man ir ūdensvīri un lausa. Par Iecavu bišķīt arī. Kad aizbrauc uz Iecavu, tas ir tavs tāds safe place. Kā izbeidz no Rīgas dzīvītes uz turieni. Kinda, jā. Tas nav tā kā aizbraukt uz laukiem un tur pie dabiņas pasēdēt. Es aizbraucu uz Iecavu, ielien savā vecajā gultā un sēžu tik tā kā 10 stundas. That's all I do. Tas nav tā, ka tas sēž ar ģimeni. Tur ir mans kaķītis, man paguļ virsū, tas ir tāds healing momentiņš. Es nerunāju ar saviem vecākiem. Es satieku tēti, mēnešiem nesatiku uz tēti, mammu. Es atnāku un tad čau. Es aizvaru, kad biju satiku tēti. Es saku, iešu pie psihiatra. Tas nafigam psihiatra. Tas tētis 6 gadus ej pie psihiatra. Es teiktu, tu man esi devis daudz zālēm. Es nafigam tev psihiatra vispār vajag. Man bija 4 gadus depresija. Es dzēru antidepresants. Kā tu vari palaist to garām? Jā, tas ir safe place, jā, vasarā tīpaši. Tur var stundām pasauļoties. Es guļu saulē, krāstvājos mēlu. Bet man tur nav neviena cilvēka īsti. Tā kā, ārpus ģimenes. Viena drauga. Man liekas, uzreiz, kā es pabeidzu skolotājs atsakoju arī izsīvas un klases bērniem. Kurš pārvāc uz Rīgu. Man arī tā bija ar Jelgavu. Man vispār nepatīk uz turiem braukt atpakaļ. Ja es braucu, tad es braucu tikai jau uz vecāku māju. Un es esmu tikai tās vecāku mājas robežās un viss. I don't fuck with that place anymore. Jā, Iecavās arī baigi nepatīk iet ārā. Bet labākās emocijas vienmēr ir veikala pārdevējā. Visu ar viņām pabazarējām pāris minūtītes, bet neviens tas kaut kāds jaunietis. Nav man tur draugs. Vienmēr arī kauns iet no autobus, tur uz vājā, tur kāds sīki. Tā nevarēs vajag! Tā kā Gen Z sīkie jaunieši, viņi pat nekliedz, viņiem nav tāds, Doris, viņi... Es to idiotā tur. Tev nāk klāt fočēties? Jā, pa laikam atnāk. Es vienreiz aizgāju Tallinas pagalmu, uz kuras nekad nē. Pirmajās 10 minūtēs man bija 30 bildes jau uzņemts. Man bija tāds, ja es gribu kādreiz ego būst, tas tieši uz Tallinas pagalmu. Jā, man tieši es biju tik sagrozījusies pēc darba nogurus. Es neesmu pat tikus līdz saviem draugiem. Un jau 30 bildes uzņemts. Bet tev ir tāds sajūta, jā, var grib bildēties. Jā. If I look good. Mēs esam vairāk uzzinājuši par Doloresu, daudz jaunu interesantu faktu.
Bet tagad, es domāju, ir laiks pievērsties tam, kas ir tevi padarījis, man liekas, visai Latvijai pazīstamu, slavenu. Par šoviem. Es vispār gribu zināt, tu biji stāstījusi, kāpēc par Dzelzīti. Jūs vienkārši izlēmāt ar draudzeni, tava draudzene tevi pieteica, pareizi? Nē, mēs sēdējām kopā, kurjām ganžu. Domāju, ieraudzījām reklāmas, tāds jāpiesakās. Un tur bija jāraksta garš apraksts, kāpēc, lai to paņemtu. Es vienkārši rakstīju, es mīlu Lauru Dzelzīti. Es mīlu viņu. Aizsūtīju savu bildu. Tu domā, tevi paņēma, jo tāpēc, ka kāds jau arī zināja, ka, okay, this girl is fun. Nē, man liekas, TV biznesā vēl, īsti nezināju. Varbūt savās komunijās es biju populāra, bet tas bija pirmais šovs. Bija arī tāds castings, kad vajadzēja aiziet, un es atkal pāvaļoju, kā es vienmēr pāvaļoju. Es mīlu Lauru Dzelzīti, es biju lying all the time. Un, I was just being myself. Like now, viņam tāds, we need her. Kā ir ar nākamajiem šoviem? Gan Sula, gan arī mūsu tagadējais, kurš tikko beidzās šovs pēc šova. Negribēju būt tāds one hit wonder viens šovu. Un, kad bija, man liekas, nākamais šovs bija Raniņš ar 2. Un tur man producenti vienkārši zvanīja, Loris, mums tev vajag atpakaļ televīzijā. Nebija es nezināju, bija saplāņots, ka man izbalsos tik ātri, bet es vismaz tiku uz, kur mēs tur bijām, Spānijā. Neatceros, kur bija ceļojumi, viņš vismaz for free. Tad tālāk bija ēdienkartē Randiņš. Tur es... Tur arī nepieteicos, tur arī man uzaicināja. Un to es gribēju darīt tikai tāpēc, ka es mīlu gatavot. Un vispār besītie Randiņš. Jā, man ļoti patīk gatavot un tik labi uztaisīju pārst. Un uzvarēju. Un tad pēc tam, YouTube šoviņš Sula. Es nezinu, vienkārši kaut kā man uzaicina. Sula man ļoti patīk. Sula ir labs. Tas ir arī, šaurauts Sulai, ļoti patīk, ko viņi dara. Vispār liekas, ka Latvijā arī tas, ko es te mēģinu darīt, un vispār kaut kas atdzimst. Man liekas, Latvijā mēs tiekam līdzi, sākam tikt līdzi ar citām valstīm. Šovs pēc šovu vispār es tikko arī pagājušā nedēļa pabeidzu skatīties. That shit was crazy. She was fucking crazy. Kādas vispār bija sajūtas tev tur būt? Visi trakākie personāži ir savākti vienā mājā. Kādas tev tur bija sajūtas? Tas brīnišķīgs. Tik forši bija. Mīlu Marcelīnu. Bet, bija grūti. Un ir ļoti grūti dzīvot ar cilvēkiem, kas nav pedanti kā es. Man miegs ir ļoti svarīgs. Priekš manis mentāli tas nebija baigi forši. Es kaut daudz sačikrēju, man mentāli tas, ka man neļauj gulēt un ka viss ir netīrs un visu laiku jāvāc pēc kāda. Un tad visi dieļi, visur izmētāti, visiem mants, visiem kaut kas pazudis trauks nemāk ielikt trauku mašīnā vai arī vienkārši otrādāk krūzīt ielikt trauku mašīnā. Un, I'm just so tired of being the mummy. Bet es pieņemu, ka noteikti bija piedzīvojumi pilns tas pasākums. Vai tev ir kaut kādi priekš sevis tādi top 3 notikumi, kas ir palikuši atmiņā un visticamāk tev paliks atmiņā uz visu mūžu? Es neatceros neko no tā šova. I was drunk. Bija tās kāzas, ka mēs apceļamies Marcelīno. Es neatceros ne sekundi. Un tas mīļākais moments bija tas, ka nākamajā dienā producenti atnāk un pasaka, mēs paskatījāmies footage, un jūs 2 dienas nedos alkoholu, tagad sorry, bet ir pat traku. Bija vīna šitie bačoki, paslāpti kaut kādu, un mēs visi nopirkt, bet mums tā lūdzās, lai mēs nedzeram. Bet Marcelīno uzreiz, ka man liekas, kā savost alkoholu tā. Bet viņam aiziet iet, kad kamera ieslēdz. Viņš ikdienā viņš ir normāls, bet uzreiz kā kamera tā switch-ups, jo viņš ir crazy tikai, kad kāds filmē. Jo he's doing it for the show. Parastam cilvēkam, kas skatās, liktos vienkārši tā kā vispār tās cilvēks var vēl joprojām darbos turēt, kā viņš var būt frizieris vēl joprojām. Jo he's batshit crazy. Viņš ir bijis frizieris, viņš ir Essential mēbele bijis, viņš ir bijis piekauts Ņušas koncertā pirms 13 gadiem. He's been through it all.
Viņš ir arī sabiedrības baby. Jā, he's the it girl. He's the it He girl! was the it girl. Still is. Still, I don't know. Bet jā, viņš ir crazy. Viņš ir ļoti jauks arī. Jauks cilvēks. Es nesaprotu arī, kā viņam vēl aizvien darbs. Viņš vēl pie Lienas māsas strādā salonā. Jā. Liena vispār pagājušajā nedēļā aizbrauca pie Marcelino mammas ar savu līdzpaņemto gludekli. Un gludekļu viņš jauns. Do you think that's a real relationship or it's a fake one? I think viņiem vajag strako no maviem. Abas divas jāsūta. Jā. Ok, bet mēs tomēr runājam par tevi, par Marcelino, kurš, lai zina, varbūt kādreiz pasauks uz drēbēm un beibēm, bet, spagatiņš, 50 reizes. Skinny white jeans. Skinny white jeans and the pearl diamond earring. Yep. Tu minēji, ka tu vispār uzaugi un tev ļoti patika skatīties citus realitātes šovus. Jā, es uzaugu ar Jersey Shore. Esmu pierakstījusi vairākus šovus. Es arī uzaugu uz visiem. Vēl joprojām mīlu skatīties visus realitātes šovus. Jā, es tagad atskatos Jersey Shore no jauna. I love. I'm so back. I'm so fucking back. Ja tev būtu tāda iespēja, ja pēkšņi, nezinu, mēs atgriežamies laikā atpakaļ, vai arī pēkšņi viņi uztaisa reboot, vai tu gribētu piedalīties tajā šovā? Jā vai nē? Ja gribi, to arī vari pakomentēt, kāpēc, ja nē, tad nē. Protams, pirmais Jersey Shore. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Geordie Shore. Geordie Shore. Yeah. Love Island. Kuras valsts? UK. Jā. 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 To gan es neskatījos, bet varbūt tu Es skaties. baigēsies vispār arī Love Island. Varbūt tu esi skatījusies Ex on the Beach. Yes. Gribu. Gribu. Mēs ejam arī tur. Man Okay. nav daudz eks. Tikai viens. Nu, But I tad would like to arī see him there. you know who to expect there. Bad Girls Club. Hell yeah. I'm a Hell Tony yeah. Spears. Tā, pagaidām visi ir jā. Varbūt šis būs ne ekstrasensu cīņas. Jā. Hello. Es gribētu arī tur piedalīties kā cilvēks, ko meklēju bagāžniekā kaut kādā. Es gribētu tur vienkārši būt. Pēc katras filmas, pēc katras seriāla man kaut kāda ķīmija tur mainās Jā, manā same, galviņā. same. Un, ja es skatos vairākas epizodes ar ekstrasensu cīņām, man ir tāds, Yep. I feel something different. I sense something. Bet, ok, ekstrasensu cīņas arī jā. Tad Love is Blind. Nē. Pirmais nē. I mean, I could. Ja samaksātu. Ja es samaksātu. varētu. Bet it's fucking boring, es sēdēt istabā un runāt ar sienu. I don't even talk with my man. Un tāpēc tam kaut kāds neglīts vīrietis pretī parādās. Fuck no. Čau. Fuck no. Ok, un final, mums ir Too Hot to Handle. Jā. Jā, to es esmu skatījusies daudz un tik. Vēl es gribētu Kaņikuļi Meksikā. Kaņikuli Meksikā Jā. arī Jā. loved it. Ļoti patīk. Mums arī bija Dom 2, bet Dom es 2. nezinu. Tu skatījies Dom 2? Es kaut ko es neskatījos, bet es zināju par eksistenci. Tā Ļuba, kas arī Solāra bijusi, viņa nevēl centās tikt Dom 2. Nopietni? Tu zini, ka Dom 2 ir tā kā rekordiste, viņi vēl joprojām iet, un viņi iet, mana mamma bija stan. Viņa no day one skatījās. Vēl es gribētu Big Brother un Love on the Spectrum. Ok! Es novēlu tev, varbūt kāds no tiem šoviem, varbūt redzēs, varbūt skatīsies drēbes un beibes, un varbūt pasaugs. Bet atcerieties, mēs iesim pa naudām, pa lielām naudām uz tiem šoviem. Tāpēc raksta tikai, ja jūs maksāsiet. Man tev ir sagādāti failiņi. Epstein Files. Diemžēl tavs vārds ir arī šeit, jā. Bet nē. Shocker! Es gribu, lai mēs uzspēlējam tādu, negluži spēlīti, bet es gribu atsaukt tev atmiņā kaut kādas tavas ēras. Es gribu, lai mēs par tām parunājam. Tās bildes nav kaut kādā noteiktā secībā, bet man vienkārši interesanti, kāda Doloresa bija tajā laikā, kas ir mainījies, vai arī kaut kāds vārds vai sajūts, kas tev asociējas ar to bildīti, kaut kāda atmiņa. Būtu ļoti interesanti uzzināt. Tu esi gatava? Nē. Nē? Ok, bet nu mēs sāksim. Jā, mēs sāksim. Pirmā bildīte.
mums ir šī te dāma. Jā, back to blonde, it's Britney, bitch. Es beidzot izvēlināju tos blondos matus. Jo man bija iepriekš ēra, kad es biju rasna vegāna ar melniem matiem, un tad es centos ar ombrē tikt gaišākiem matiem. Bet tieši, jā, es biju mazliet notēvējis, un es aizgāju pie savas klasas biedras frizierītes, izbalināju matus, un I was so fucking back. Tā kā tas salauza internetu. Cik tev gadi te ir? Man bija, es nezinu, man liekas, es studēju. Tas varētu būt 18 gados man vēl bija melniem matiem. Jā, tas bija neglīti rast. Es nevaru iedomāties tevi ar melniem matiem. Jebkurā gadījumā a baddie. We have a baddie here. Tur bija miljonus komentāru, ka jā, vat šī ir man krāsa. Gadījumā. Iet savā fotografēts. Es nezinu, kas uz stilī. Nu, tajā laikā tas Neon Season gāja. Un tad, kad Ozolam bija Neon Season albums, tad tas bija ap to laiku. Matching. Yeah. Okay. Tad pirmā bilde mums ir. Nākamā bildīte. Halloween. Velns un klauns. Viņa man bestīja. Es pats sev krāsoju. Tajā laikā, jā, normāli tusējāmies. Arī gājām uz Ozola stilu. Ozols, čau. Čau, zīti. Jā, bet viņam bija tas stils Tallinas pagalmā. Tur bija Halloween ballīte. Tur es arī Lauru Sopeli iepazinu. Savus šī brīža dzīvokļu biedrus tur iepazinu pirmo reizi, jo mēs visi bijām pie Siņšas, mēs krāsojāmies, dzērām. Laura lika radziņas Siņšai. Jā, viss skaisti. Man vispār arī ļoti atmiņā ir palicis jūsu šūts kopā ar Sintiju. Jūs abas bijāt kā klaunes. Jā, ar to mazo veco kamariņu. Laura Sopele arī man ir vienkārši tā kā tāds creative genius mums te Latvijā, kas te vienkārši dzīvo un attīstās un vēl nav dabūjusi visus savus tās puķis, kas viņai ir jādabū no visiem pārējiem, bet arī visi tie Halloween šūti, kas jums ir bijuši, un tu esi bijusi modeli, tu esi bijusi Silent Hill medmāsiņa, tu esi bijusi Bimbo ar tiem lieliem pupiem, un kaut kas vēl bija, kaut kāda vēl bija dāma. Bet vispār arī, jebkurā... Tikko arī Roļika klipam viņa man filmē, taisīja kā vecu veceni. Es viņai vienreiz aizsūtīju inspo, ka es gribu ar prosthetics, tad būtu veca omīte, un tad tieši uzrādās Roļikam klips, un teica, I know the girl. Un jā, viņas sataisīja tādu vecu dolību pārto. Nebija prosthetics, bet bija silikoniņi. Jā, tas diezko crazy. Es liku storijos. Es redzēju. Jā, it was crazy. Tu tikko uzstājies uz skatuves Gammā ar Čē. Kā tas bija? Traki. Mums bija 100 mēģinājumi tajā pašā dienā. Iepriekšējā dienā bija jāskrien 5 reizes, jāizdara tas pats. Tas ir 40 sekundes uz skatuves. Es biju tā novalsusies, un man bija tāds angstis. Bija nice, I guess. Un viss rakstīja, man piestāv būt plikākai. That's not my style, būt tādā lielā nosadzošā kleitā. Bet, gotta do what you gotta do. Visi teica, ka ļoti skaisti, ļoti labi nodejojām, pastrīdējāmies uz stage. Ok, nākamā bildē. Tas ir, man liekas, jau vairāk recent. Fuck my baby daddy. Fuck my baby daddy. Jā, tas ir Lucky Punch studijā. Mēs filmējām Stepam videoklipu. Es vispār neesmu tāda baigi body positive girl, but I like my fit, but I hate my fucking fat. Bet es tāpat iepostoju. Looks fucking badass. Exactly, looks fucking badass. Un es domāju, vispār nekas ar to ķermeni šeit nekaiš. Tu izskaties fucking beautiful. Juicy, beautiful, backdoor sexy. bikstas. Jaciņ no kristīgiem humpulām iecavā. Tur rakstīts rock. Tas ir kā bērni jaciņ. Tur vienkārši dumbest things rakstīts. Normāli. Nu, seks arī jebkurā gadījumā. Alright, let's move on to the next one. Tā, kas mums ir šeit? Kur tas bija? Kur tas bija? Tas bija, kad mēs iepazināmies ar Stepu, ar New Wavy, ka mēs tusējām, jā, kad es sāku studēt. Tusējāmies visu laiku. Šitas ir vienkārši Screaming 2017, 2016 vibes. Maska? Tas varētu būt Covid laiks? Nē. Just for the vibes. Bet ok, nu, man liekas, tā ir tāda leģendāra bilde. Jā,
I mean, yeah, I was making the most swag pics, but dude. Already 10 years ago. Kas tad ir šis? Šļuškar pušku. Labākais dziesma pasaulē. Es vakar klausījos un vakar visu dienu arī dziedāju viņu. Girl, 30,000, man liekas, priekš Latvijas is not fucking bad. YouTube? Jā. Spotify ir 100K. Even better, ok. Šļuškar pušku. Kad tā dziesma iznāca, es patī tā kā biju vairāk tāda rap consumer, un tad, kad iznāca šis, nu, best believe, ka es to klausījos tajā laikā, best fucking believe, ka tas bija mans jam, Šļuškar pušku. Kā vispār tapa tā dziesma? Mēs bijām ar Sīņšu, Šmērcu, es, Sintija. Sadzērāmies Džonus, lai nebūtu angsts iet stūģu, pārielai roļikam stūģu. Viņš saka, taisam dziesmu. Mēs esam jau sarunājuši. Baigi, es tajā laikā vēl nevarēju sarīmēt. Nu, es, protams, varēju, man bija notos, tur daudz rīvis, soldēt šeit. Es vienkārši roļikam iedevu teicienus, ko mēs visu laiku teicām. Un, lai viņš vienkārši saliek smuki. Katra rindiņa ir no mums, bet roļiks viņu pateica skanīgāk. Es pienu un līni. Es iegājos tužā un tāds, es gribu bļaut. Es būtu kā Riko Rēstī. Viņš tur fonā. Viņš baigi nevar dzirdēt. Viņi arī par to viņam bēdīgi un daudz arī tur teikuši, bet I'm the star. Diemžēl šeit. Ja godīgi man nemaz nelikās, ka Sīņš jā, ir tur. Viņai ir tāds slow, sexual balss apakšā. Bet jā, es teicu, ka es gribu bļaut, es gribu spēcīgi ieiet un Siegānis to izdarīju. Šis coverīts ir šo man ex-boyfriends taisīja. Saprotu, kas tas vispār ir? Un šis vienkārši izskatās tā kā LSD, Kam ir savu atstiņas ir? Vagina. Jā. Vagina. Ja godīgi sanāca papētīt, bet vagina. Nu šitas ir kā parasti reklamē LSD. Jā. Vai mēs varam sagaidīt no Doloresas vēl mūziku? Nu, es ik pa 5 gadiem izlaižu bangeri. Tu esi dzirdējis TikTok Grease Party? Nē. Girl! TikTok Grease Party? TikTok Grease Party 2024 leak. No! Tas ir mazrāsies dolo. TikTok Grease Party man follow. Paņem vienītis, pišķis viņu solo. Bet arī uz Šmērces vārdu? Jā, protams. Un tur ir Rikijs no atkadiem, tur ir Zaņārs uz tās dziesmas, tur ir Apple. Tas ir big feature. Vai tev bija tāda domiņa mūzikas karjeru bišķi nopietnāk uztvērt? Jā, es vienmēr esmu mīlējis repu, es vienmēr esmu gribējis repot un tāpēc jau sāc šeit. Bet es nezinu, ka viss čom freestyle, un es nemācās freestyle, tā kā es varu uzrakstīt kaut divrindīt un tāds, ok, viss. Un es nevaru pat teikumu salikt, kur vēl freestyle un iedziedāt. Jo vienreiz bija ierakstīties pie Roļika, dziesmai Nerenes ir klāt, kas viņam tagad ar stepu ir izlaist. Un tā dziesma bija man uzrakstīta. Un es vienkārši noklausījos so fucking bad. Oh, no. Mums bija uz Waterfest jāuztais kaut kāda mana ekstra dziesma, lai es varu kāds skatos. Un viņi izklausījās tik fucking slikti, un es rievis dzirdēt savu balsi tajās austiņās. Man besīja savu balsu, liekas tik slikti. Un beigās jā, tad stepu dabūju. Es gribu, lai mums ir pilni komentāri ar to, ka Doloresai ir skaista, seksīga un skanīga balss. Tāpēc lūdzu uzrakstiet to. Nodzert, nopīpēt. Nu, tas dod tādu crunch, tai balss tikai. Ok, nu šī, man liekas, ir arī ikoniska ēra un vispār ikoniska dziesma, jo šī dziesma, kad iznāca, es biju fans. Hell yeah. Hell yeah. Ja meitene ir rozā mata, nav mentāli labi kaut kas. Es arī dažreiz apskatos savām Instagram bildēm, kā es varēju taisīt tāds make-ups. Like, I was so fucking good at drag and all, visiem lūkiem. Un pati izdomāju tās kombinācijas, un tagad es uzlieku skrops un tāds 50 gadīgas daru. Es vienkārši vienā mirklī, es nezinu, pēkšņi likās, ka es izstos vecs ar make-up un es izstos briesmīgi un kaut kas un nosičojās. Arī pēdējais, bet iepriekš, kad es izbalināju blondas matus, pastos sev un tāds, that ain't me anymore. Es gribu tad tumšāks, jo es izstos vajag vecs, es gribu izstīties jaunāk. Jā, šie laiki bija skaisti. Iet savā sēž,
taisu savu make-up lookus. Es arī TikTokā aizgāju viral ar saviem lookiem Amerikā. Ļoti daudz sakotāju pienāca klāt, tāpēc man arī aizgāja. 10K, sākās 10K, tagad 2K. Bet jā, sākumā TikTokā neliku nekādas logus vai kūkas vai kokteļus. Es liku purely transitions look. Es esmu papētījusi gan tavu TikToku, gan tavu Instagramu. Un you're really good at make-up. Tev tiešām ļoti labi sanāk make-ups. Un tā kā, vai tev vēl joprojām ir tā patika un tā vēlme turpināt to visu? Jo tev tiešām sanāk, tu arī pat burtiski nesen biji uztaisījis looku, man liekas, uz sieviešu dienu tikko bija, bet uz Wuthering Heights, uz filmu, tu uztaisīji zilas, un kā tur make-upingu. Un tā kā, stunning. Jā. Mēs gribam redzēt vairāk. So effortless as well. Jā. Es nezinu. Jā, es uzkrāsoju uz Wuthering Heights, kad gāju, es uzkrāsoju to make-upiņu. That's okay, maybe I should get back to this shit. Jā, man ļoti gribās to darīt. Es vienkārši bija tāds moments, ka viss, es esmu kaut kādā palākā pēlē, dabīgie mati, viss dabīgs. I don't want to look at myself. I look old. I am old. Girl, okay, let me stop you right there. Tev ir 27. 28. 28? Jā. Okay. Daudz. Nu, vispār tagad sāksim ar to, ka 30 ir jaunie 25, ka tas ir, kurš to atklāja, bet bija kaut kāds raksts, ka tagad 30 gadnieki ir vēl, tu pārstāji būt par jaunieti, ka tev kļūst 30, so tas mums dot laiciņu. Es nekad nepārstāšu. Nekad nepārstāšu? Nē, es nekad nepieaugšu. Nē, girl, man liekas, tu izskaties youthful, tev ir beautiful skin, un tas arī ir tā kā priekš manis. Tā ir mistika. Jo tāpēc, ka tu esi a notorious party girl. I will not say that, I will say a party girl. Un tā kā, you still look so good. Jā, alkohols ir mans eliksīrs. Jo tāpēc, ka tur jābūt kaut kāda magic. Tur jābūt magic. Jā, jo man skincare routine ir Nivea krēms zilajos bunžās. You're lying. Yeah. There's no way. Yeah. That's it. That's it. You're just a blessed, lucky girl. Tu pat arī Instagramā bija nesen ielikusi to, ka tev pēc šova rakstīt cilvēki, what is your skincare routine, girl? Tā kā, why is your skin so shiny? Bet tāpēc, ka tiešām, es skatos uz tevi un man liekas, tu esi vai nu tu tikai tēlo, ka tu esi party girl, vai arī tev ir tā kā a team of beauty people, jo tāpēc, ka tu tiešām, tu staro, meitene. Because I'm minding my own business. That's the key. Maybe you're having just good sleep, or I don't know. Good energy. Good energy. It shows on my face. Man ir botoks špricēts pierē, man ir TMJ muskuļiem, lai atslābinātu, ir špricēts, bet man botoks kādu gadu nav bijis. Tā kā es paskatos sev, es bišķiņ dehidrējusies un es redzu tās krunciņas pierē. Jā, es arī dažreiz brīnos, ka tā āda ir so clean. Un es pēdējā laikā arī gadās, ka es varu sevi notīrīt, pat aizēju gulēt, tur make-up, un I feel so fucking nasty. Bet... Shocker, jo tāpēc, ka es gaidīju, ka būs vismaz kaut kas, ka tu pateiksi, es eju pie kosmetoloģijas Beatas Nordes. Kāds vēlās aiziet izmazliet seju, un es arī tas reizi pusgadā, kad es aizēju. What a fucking bitch. What a fucking bitch. What a fucking bitch with shit out skin. I have a good heart, that's why I have a good face. Have a good heart and you'll have beautiful skin, period. Es paņemšu šo bildi un es gribu pajautāt par jūsu vispār dynamic duo. Šis dynamic duo, man liekas, arī ir visai Rīgai slavens. Un šis ir tāds iņu un jaņu, tas varētu būt tā. Višķiņ, jā. Besties, but also opposites and love her but hate her. Man sīņš, tā kā viņu arī iemācīja beigt nesāt skinny jeans. Es noteikti daudzas no viņas mācījusies, viņa no manis ir mācījusies. Tas like personīgi. Bet love her, man liekas, stilīgākais cilvēks pasaulē. 5 gadus tālāk par visiem vienmēr. Bet jā, šī bildīte skapis. Man ir fake pup. Es biju tajā dienā skapī, un es biju front row, ja tev bija DJ sets, man liekas, es tā kā skatījos uz teviem, pēc tam pupiem. DJ Double D. Oh, yeah. That was a moment. Jā, es gribēju DJ, jo es nopirku kādu maz pultiņu. Beigās nesanāca. Jā, es ļoti labi saprotu, kas jādara, bet
Man problēma tas, ka es nemāku tās dziesmas izdomāt, ko likt nākamo. Es varētu tā kā nedēļu iepriekš playlistiņu salikt, bet es neizlasu kā DJ uz spotā. Es pārlieku nākamo, tas, jā, tagad vajadzētu uzlikt šo te dziesmu. 83. gadu, kā to var atcerēties, man autisms un sliktais autisms. Bet es redzēju to Young Lean setu, ka viņš bija boiler roomā un visu, ko viņš darīja, viņš vienkārši slēdz no Spotify dziesmas, un tur ir tās pauzītes, vienkārši kamēr viņš izvēlas beidzās dziesmu, viņš izvēlas. Bet tik un tā bija pilns ar cilvēkiem, cilvēki nāca, pat ja tas nav īsts DJ sets. Mēs gaidām DJ Double D atpakaļ, un lai šis duo turpina augt un attīstīties. Un arī, Sintija, es tev rakstīju. Atbildi lūdzu! Un nāc uz Remēm! Es šo bildi izvēlējos, jo man liekas, tas ir tāds pure angel Dolores. Miss White Cocaine. Miss White Powder. Jā, tas ir pēc Sinčs. Viņa kaut kādam šūtam bija uztaisīta tāds apurīt. Es iecinos viņas sagā bez pārvalku uzlikt. Jā, blondi matiņu. Little angel girl. Jā, šits ir tas, ko es redzu, kad nonāc debesīs. Šitas būs tas, kas tev bija sagaidījis pie vārtiem. Bet tev vispār pašai ir, ja es ticu, ka tu sen neesi aizgājusi uz tiem Instagram dziļumiem, un ka tu apskaties un atceries. Okay, never mind that. I do it daily. Bet, girl, you're just a stunning girl, un es gribu, lai tā kā mani vārdi tev nepaskrien grausīm, bet tiešām you're a beautiful, stunning diva. Un man liekas, es ceru, ka kādreiz tu izcīnīsi to engsi, bet no tevis tiešām staro pārliecību, un es domāju, ka daudz cilvēku uzskatītu tevi par intimidating. Jā, to man daudz arī teikuši, kad skatās Instagramā un liekas, ka Dievs tik iedomīgi kaut kā briesmīgi. Es tagad dzīvoju, un you're the sweetest ever! Man arī bija tā bailīte, tāpēc es tikai saņēmos pienāk klāt pāris kopus izcārusi. Man arī likās, ka tev ir tāda pārliecība, un man vajadzētu būt, nezinu, veselam pičam, lai es varētu tev nosalot, tā kā lūdzu atnāc pie manis šeit, un tikai tad es varētu dabūt šo dīvu pie manis. I'm easy. Okay. Mums ir tikai 2 bildes palikušas. Es domāju, ka tās ir diezgan tuvas viens otrai laika ziņā, bet tad sāksim ar šo. Šī ir bišķi tālāka. Seksere. Fucking tie nagi. Es nevaru. Es pati taisīju nagus. Nebija nekur redzējis tādas pat pasūtīju visas piercings. Es izdomāju, ka es izvaršu piercings nagos. I was fucking smart. Tas lūpiņas, piercings, un es manifestēju, ka man būs piercings. Tas nav īsti, tas ir ieliekamies. Girl! Bimbolīšas divās šeit. Jā. Es arī ieliku TikTok kaut kādu random ar kaut kādu sound, un tas bija mans populārākais ar kaut kādiem 700 skatījumiem vai laikiem, neatceros. That's how I got viral on TikTok. Viral moment. Bet šitas, man liekas, šitā bilde ir arī tava Instagram bilde? Vai vairs nav? Bija. TikTokā vēl aizvien viņš stāvjām. Nu, mēs esam tikuši pie pašas pēdējās bildes, kas ir, man liekas, Dolores šodien. Ko tu vari pastāstīt par Doloresi, kas ir šodien? Kāda viņa ir? Depressed. No! Really? I mean, still a baddie, I guess. Lost as fuck. That's looking good though. As long as we're looking good. Yeah, that's right. The most important. I mean, es kaut 12 gados skatītos. Es pagriezos laikā, kad es pastītos šo bildi, un tā būs tā, un tāds hell yeah. Hell yeah, right? Yeah. Nu, ja tu paskaties uz šo baby un skaties tā kā uz vienkārši... Let's imagine, ka tā ir tava draudzene. Kaut kādu novēlējumu sev pašai uz nākotni, skatoties šo dīvu. Dīva... Chill. Es ieteiktu vienkārši grozīties visu laiku un stresot. Everything's gonna be fine. Paldies par šo. Vēlreiz atgādināšu to, ka you're that bitch and forever will be. I'm in love with the girl. Forever will be that bitch. Vai es drīkstu tev jautāt, kas ir noticis starp tevi un Raimondu Paulu? Nekas. Kāpēc vispār Delfim, kāpēc bija uzbrukums un kāpēc bija tik daudz negatīvas emocijas? I don't even know, man. Es domāju, 1500 sekotājus no tā klāt.
I'm good. Bet, jā, es teicu, ka Govzems. Es negribu baigi par viņu runāt. Atkal viņš man pieminēja savas storijos, bet es viņam besīju, tāpēc, ka es daru klavieres ir svēta lieta. Viņam arī slēgāt. Respektēju Raimu Paulu, Bildu Raimu Paulu. Bet, jā, no darba atlaist. Tas ļoti stulbas situācijas sanāca. Vēl aizvien es ņemos ar to. Tas nav beidzies nekas darba ziņā. Es vienkārši visur žurnālos atlaist no darba. Par to es nedrīkstu vairāk runāt. Es vienkārši pamodos vienu dienu un skatos ar Facebooku un skatos, bum. Ok. Likās bišķīt uzspūstas burbulis, bišķīt pa daudz. No, I mean, it's media. Man māsa arī skatījās ziņu portālos, kuriem parastam rakstam 1000 skatījumu. Es tur lēkāju pa klavierēm, uzreiz 100 skatījumu. Let the girl live. Let me bounce on that. Alone. Let me bounce on the piano. Ok, bet tad šodien, tas, ar ko tu nodarbojies ikdienā, tas ir OnlyWins, right? Right. Kā vispār parādījās OnlyWins? OnlyWins parādījās, tāpēc, ka es jau biju gambling streamera. Mans draugs, biznesa partners, viņš gribēja taisīt savējo streamu vaļā. Un, protams, kas būtu labāks cilvēks, kas to varētu darīt. Un iepriekšējā vietiņā es tur jau biju savu dzīvi izdzīvojusi, es tur vairs nebiju vajadzīga. Bači bija cietumā, ko es darīšu bez bačas. Tad es vienkārši pārgāju, jā, sāku ar savu draugu, sāku šito. Man kā sievietei nav jāiesaistās nekādās tehniskās lietās, tajās lietās. Just a pretty face. Jā, just a pretty face. Atnāku, pagamloju, bet nav tā, ka vajag aizraut tas gamblings. It's just something I have right now. Bet vispār kā tu iegāji tajā strīmošanā? Tev bija kāds pasaucis, vai tu arī iepriekš biji strīmojusi pati? Es nebiju strīmojusi iepriekš, bet es biju tik tā kā, zinām, persona un mans draugs viens. Es tieši biju DJ Double D's laikā, kam bija tie pasūtītie pupi. Jā. Un mans draugs teica, tā atnāca uz strīmu, uzvelcot pupas, un es aizbraucu, un visiem jau cēpās tā pārpumpētā mauka. Un viņam likās, ka tie ir īsti? Nē, jā, dažiem nelikās. Bet jā, tas bija tāds momentiņš, kad apsēžos, tur blakus bači, blakus vēl kaut kas. Man vienkārši nodiršu. Un tāpēc, ka es svešs cilvēks tiem cilvēkiem, tā jau komunai. Viņš tā pārpumpētā, dzēpās, tā viss izpisēs. Bet, jā, es vienkārši sāku ar to, pagāju pāris gadus, vēl nodzīvoju Norvēģijā pusgadu un vispār man brauc uz strīmu un uz mājām. Mēs esam ļoti daudz uzzinājuši par tevi šodien, un vispār es arī bišķi esmu atklājusi tevi no citas puses, kas, man liekas, ne tikai man, bet arī citiem būs interesanti. Un bišķi vairāk mēs iepazinām šo TV šovu zvaigzni Doloresu. Bet mans pēdējais jautājums tev būs, kā tu vispār redzi sevi pēc 10 gadiem? Mirušu. Really? Nā. Es nebiju plānojis vispār nodzīvot pāri 24 gadiem. 27 Club? 27 Club arī bija gatavībā, jā. Kā tu gribētu sevi redzēt? Kā es gribētu? Cik man būs 38. Tas jau ir bišķi par ātri, lai būtu labi un gulētu. Nu, galīgi nē. Es gribētu vēl apceļot visu pasauli. Es gribu, es nezinu, Vietnamās, Āzijās. I don't think I'm gonna settle down. She's free spirit. Jā. Es nevaru izstāties par 10 gadiem. Tas stulbs tāds vecums. Tagad it's fun. 38 jau bišķi pa vēlu kaut ko. Bet ja mēs runājam par to, ka tu esi jau establishojusi sev kaut kādu atpazīstamību šeit, un vai tu to atpazīstamību gribētu naviģēt kaut kā citā pusē, ka, pieņemsim, tu tagad vadi Eirovīziju vai Supernovu nākamgad, vai, tas 10 gadus vēlāk. Jā, tieši tas ir tas, ko es gribu. Jā. Tad pasauciet mūs abas, jo es arī to gribu, lai mēs esam divas vadītājas, un tad mēs jums uztaisīsim šovu. Neiesaisties ar azartspēlēm, un tad tev varbūt pieņems. Bet es domāju, ka Latvijā mums var piedot mūsu varbūt kaut kādus grēkus, jo we're just pretty girls. We're just pretty girls. We're just pretty girls.
es tev novēlēju, jebkur, kur pēc 10 gadiem tu esi, lai tu esi laimīga, lai angstis ir arvien mazāk un mazāk ar katru gadu, nauda arvien vairāk un vairāk katru gadu, skin still glowing. Es gribu, lai mīlestība tev ir apkārt no cilvēkiem un no vīriešiem, lai puķis nāk katru dienu. Kā šodien? Lai pēc 10 gadiem mēs vadam Eirovīziju. Oh, yeah. Paldies, tev, mīļš, ka tu atnāci pie manis. Tu tiešām biji a treat. You are a treat. You are a treat. Nākat uz DJ setiem, ja Doloresai būs. Skatieties, only streams, only wins. Es atgriezīšos oktobrī. Sakojiet Doloresai, es domāju, she is still full of surprises. Un mīļš, paldies Madara Cosmetics par sagādāto dāvaniņu mūsu viešņai. Oh my God, jā! Es mīlu Madara. Love that. Es mīlu Madara. Un mēs mīlam Doloresu, un mēs mīlam Kasi. Kasi, mīļš, paldies, ka jūs mūs pieņēmāt. Ja jums ir nepieciešamas telpas priekš, tikpat forša šova podkāsta, whatever, tad rakstiet Kasei. Vai arī, ja jūs gribat apēst kaut ko garšīgu un izdzert foršu kokteili, arī droši nākat. Mīļš, paldies arī Fotorent LV par tehniku. Mīļš, paldies. Mīļš, paldies, ka bijāt šeit. Es ceru, ka jums patika. Un tad līdz nākamai Drēbes un Bēbes epizodei. Bučās! Oh, yeah.